šobrīd es varētu vērsties pie Erika Eglīša, Microsoft Latviju vadītāja. Nav noslēpums, kad Microsoft nozīmē ne tikai IT rīkus, ko mēs lietojam varbūt ikdienā, gan kā privātpersonas, gan arī biznesā, bet Microsoft ir veicis arī savu ieguldījumu gan izpētē, gan arī dažādos izglītības projektos. Lūk, par to un vēl daudz ko citu es vēlētos lūgt stāstīt Erika Eglīta, Microsoft Latvijā vadītāja. Lūdzu. Paldies. Un vispirms noteikti gribēju teikt paldies Liktai un arī paldies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par to, ka šie pasākumi patiešām notiek un notiek jau 3. gadu pēc kārtas. Un arī tiem jau pieminētajiem vairāk vai aptuveni vai vairāk kā 200 partneru Latvijā, kas ir šajā nedēļā iesaistījušies. Jo tas patiešām ir ļoti nepieciešams darbs, un te jau statistika un cipari tika minēti. Es arī pieskaršos vēl nedaudz viņiem, jo patiešām IT nozare, viņa ir visur. Un Microsoft kā viens no lielākajiem šīs te nozares dalībniekiem arī pasaulē ļoti labi saprot šo te lietu no divām pusēm. Viena lieta ir tā, ka IT kā nozare ir spējīga nodrošināt karjeras iespējas cilvēkiem un ne tikai jauniešiem, patiesībā arī tiem cilvēkiem, kas ir jau kaut ko dzīvē sasnieguši, jebkurā brīdī, es domāju, ka ir iespēja pārkvalificēties, paskatīties, vai nav vēlme darīt kaut ko nedaudz citu, un protams, kad IT nozare, IT nozīme jebkurā citā jomā ir nenovērtējama. Un tāpēc Microsoft iesaistās šajos procesos gan Latvijā, gan arī visur Eiropā. Un vēl viens būtisks punkts, ko es noteikti gribētu pieminēt, ir tas, ka Microsoft cenšas visās tajās teritorijās, kur mēs šajā darbā iesaistamies, to darīt pēc iespējas lokāli, pēc iespējas vietēji, pēc iespējas vietējā valodā. Un tā ziņā varbūt, kad nav noslēpums arī tas, ka Microsoft ir ieguldījis ļoti lielu darbu produktu lokalizācijā, ja mūsu produkti nodrošina to, ka ar viņiem var strādāt vietējā valodā, un mēs arī palīdzam pat šeit uz vietas. Latvijā ir diezgan unikāls projekts, kas notiek Valodu krasta projekts, kur tiek turpmāk strādātas un attīstītas šīs te mašīnu tulkošanas lietas, un mums ir patiešām liels gods un prieks iesaistīties arī šajā procesā. Un runājot tieši par izglītību, Microsoft ir virkne visdažādāko programmu, un šeit es gribētu ātri pieskarties varbūt lielākajai no tām, kas ir Partners in Learning vai partneri apmācībā programma, kuru mēs arī pašlaik izvēršam Latvijā, un jau 2. gadu pēc kārtas, izmantojot līdzīgas tehnoloģijas, kā mēs šeit notestējām, tā teikt, dzīvajā. Ja. Skolotāji Latvijā apmainās ar pieredzi, veicot šādas te video nodarbības, un tas dod iespēju cilvēkiem no vienas puses ietaupīt izdevumus, neceļot tik daudz, no otras puses no visdažādākajām vietām Latvijā patiešām savienoties, apvienoties, izrunāt šīs te problēmas un apmainīties ar pieredzi. Jo bieži vien mēs redzam, ka mēs esam pašlaik tādā izglītības attīstības stadijā, kad katrs mazais solītis uz priekšu, kas ir kaut kur spērts kādā novadā vai kaut vai tepat Rīgā, ja mēs viņu varam izplatīt tālāk, tas ir ievērojams ieguldījums, jo, diemžēl, ir ļoti lielas atšķirības starp reģioniem. Jo mums ir patiešām attīstītas vietas, tā Rīga, tas ir Ventspils, mums pašlaik veidojās kompetenci centri arī ārpus Rīgas, bet, lai pātrinātu šo te attīstību, šī te pieredzes apmaiņa ir patiešām ļoti būtiska. Un šajā ziņā tā virtuālā klase, ko mēs šeit esam Latvijā uzsākuši, es domāju, ka ir pietiekami liels ieguldījums. Salīdzinot pasaules praksi šajā Partners in Learning programmā, Microsoft regulāri piedalās vairāk kā 4 miljonu skolotāju. Un principā vispār kopumā caur šo te programmu, caur apmācības programmā ir izgājuši vairāk kā 10 miljoni 119 pasaules valstīs. Tā kā tas ir tas darbs, ko Microsoft iegulda.
Un mums ir tiešām prieks redzēt, ka šīs lietas notiek arī Latvijā, ka, piemēram, mūsu aizkrauklis pirmās vidusskolas skolotājs Guntis Romanovskis arī šonedēļ šīs te e-prasmu nedēļas ietvaros piedalīsies un dalīsies ar savu pieredzi ar citiem Latvijas skolotājiem. Un vēl viens aspekts noteikti, ko es gribētu pieminēt, ir e-prasmes saistībā ar nodarbinātību. Tā ir tā lieta, ko mēs šeit pieskārāmies arī jau vairāk kārtīgi. Un man prieks, kad sākot lielā mērā šo te e-prasmu nedēļu, mēs 2010. gadā mēs pieskārāmies arī tieši bezdarbnieku apmācības lietām. Un šeit mēs patiešām redzējām reālu atdevi. Arī no tā, kad apmēram 350 cilvēki, kas izgāja cauri šīm apmācībām, viņu pašnovērtējums, viņu attieksme pret darbu, pret iespējām iegūt darbu kardināli mainījās. Un liela daļa no viņiem patiešām ir jau ieguvusi darbu, un viņi ir ārā no tā apburtā loka, kad mēs it kā nelietojam datoru, tāpēc, ka mēs nemākam, un nemākam tāpēc, ka mēs nelietojam. Un tai brīdī, kad mēs dodam iespēju cilvēkam, kas ir šajā te lokā, pastrādāt ar to datoru, iedot viņam tās pamatzināšanas, mēs dodam patiešām lielu iespēju viņam šo te pirmo impulsu tikt ārā no šī abortā loka. Un šai sakarā es gribētu pieminēt vēl vienu lielu resursu, kas ir Latvijā, kur mēs ar lielā mērā esam unikāli. Es pieņemu, kad Magonis kungs par to pastāstīs varbūt nedaudz plašāk. Tas ir mūsu gaismas tīkls, mūsu biblioteka projekts, kur ļoti daudz cilvēkiem ir dotas iespējas bez maksas piekļūt internetam, bez maksas piekļūt visiem tiem resursiem, kas internetā ir, pie kam saņemt arī palīdzību no bibliotekāriem. Un šai ziņā mums arī ir patiešām liels prieks un gods, kad Microsoft ir bijusi iespēja piedalīties šajā jomā, un kopējais projekta apjoms ir bijis patiešām iespaidīgs. Tie ir vairāk kā $26 miljoni, kas ir investēti mūsu visas, es teiktu, tiešām visas nācijas, visas tautas e-prasmu celšanā un iekļaušanā viņu tālākajās attīstības iespējās. Bet nedaudz pievēršoties tai tēmai, kas mums ir aktuāla šajā nedēļā, konkrēti šajā gadā, kur mēs skatāmies uz jauniešiem, ir jāsaka, un diemžēl jāpiekrīt tam, kas tika jau minēts, kad no vienas puses jaunieši ir ļoti aktīvi lietotāji šo tehnoloģiju, bet tajā pašā laikā mēs redzam to, ka viņu patiesās zināšanas šajā jomā nebūtu nav tik spīdošas. Jā, viņi māk lietot šīs tehnoloģijas varbūt tieši tāpat, kā mēs savā laikā, kad mēs augām, varbūt, mācījāmies rakstīt uz rakstāmašīnas, varbūt pretēji tam, kad mūsu senči mācījās rakstīt ar pildspalvi. Tās ir tās pamatzināšanas, ko viņi apgūst, un diemžēl ar to patiesībā nav pietiekami, jo pašlaik mēs redzam, ka pēc Eiropas statistikas datiem vairāk kā 5,5 miljoni bezdarbnieku tieši ir jaunieši. Kas ir liels skaits, tas ir apmēram 22% no darba spējīgajiem iedzīvotājiem Eiropā. Un tas norāda uz to, ka mums patiešām ir jāpievērš ļoti nopietna uzmanība tam, lai šos te jauniešus iekļautu kopīgā apritē. Un ņemot vērā to, ka arī Latvijā šī te problēma ir pietiekami nozīmīga, ir tiešām patīkami redzēt, ka šajā e-prasmu nedēļā mēs pievēršamies patiešām tieši šai auditorijai, un tieši tāpēc es gribētu savā vārdā, un es pieņemu arī citu IT uzņēmumu vārdā, aicināt jauniešus, kad IT nozare ir patiešām unikāla tajā ziņā, kad mēs varam pastīties tīru statistiku. Jā, mums Latvijā ir 17,000 apmēram, vai varbūt pat vairāk, man liekas, IT nozarē nodarbināto cilvēku, kuriem vidējā alga ir stipri virs vidējās algas, kas ir mums Latvijā kopumā. Un šiem te cilvēkiem ir dota lieliski iespēja, ka viņi spēj
Viņu darbs saskarās praktiski ar visām citām nozarēm. Viņi sadarbojās gan ar valsts pārvaldi, gan ar finanšu uzņēmumiem, gan ar apdrošināšanas sfēru, ar transportu, ar tranzītu, kas mums ir liela sfēra Latvijas Republikā, ar pārtikas ražošanas uzņēmumiem, ar lauksaimniecības uzņēmumiem, jo informācija tehnoloģijas ir integrāla daļa no visām šīm lietām. Un strādājot IT nozarē, jums būs iespēja ne tikai sēdēt pie klaviatūras un kodēt, jums ir iespējas visplašākās arī strādāt, tā skaitā ar visām šīm nozarēm. Tā kā es gribētu aicināt visus jauniešus ļoti nopietni pievērsties šai iespējai un ļoti nopietni apsvērt šādā veidā domāt par jūsu karjeru.